Es ļoti labi atceros, kā pirmajos gados, 6. un 7. gads mēs gājām uz Rīgas domu runāties, un es rādīju bildes no Čikāgas vai no Ņujorkas, ka tā ir tā vīzija, ko mēs gribam redzēt. Un cilvēks skepsis ir pilnīgi pašsaprotams, ka viņi domā, kāda, ka neviens te nekur neskries. Ja tā sniegbumba ripo, viņa ātri uzaug liela, viņi ir aizrautīgi, viņi pavelkās uz lietām. Ja tu esi ideju attīstīšanas biznesā, tu praktiski visu laiku tev viņā jābūt, visu laiku tev viņā ir jādzīvo. Mans iedrošinājums būtu nekad nepārdot kaut ko, kam tu pats netici, vai kas tev nepatīk, vai kas tev vispār neinteresē. Esiet sveicināti! Jūs skatāties raidījumu Izlaušanās ar Gundagu Rozi. Šodien pie manis šeit, Biznesa Garden Rīga viesmīlīgajās telpās, viesos uzņēmējs Rimi Rīga maratons rīkotājs un arī vīna entuziasts Aigars Nords. Sveiks! Sveiciens! Saki lūdzu, šīs dažādās disciplīnas, maratoni, vīns, uzņēmēja darbība, visas kopīgās tās kaislības, kas ir savijušās tādā vienā stabilā bizē jau daudzus gadus. Kādas rakstura īpašības tu pats sevi esi izkopis, lai tas viss turētos kopā? Viss pa gaisu. Es smējos, protams, jā, bet kopumā es nedomāju, ka tas ir kaut kas ārkārtīgi unikāls. Tas vienkārši ir vairāk, droši vien, ka spēja iedvesmot savu komandu ir pats galvenais, lai tas viss turētos kopā, jo es esmu bijis vienmēr tas, kas ir varbūt tas ideju un virzienu nospraudējis, kaut kāds ģenerators, galvenais virzītājs un varbūt tāds galvenās intuīcijas turētājs uzņēmumā, bet pēc tam jau tālāk ir pats svarīgākais, ir pēc tam kādam tas viss ir jāizstrebi un jāsataisa un jāsaliek kopā. Un attiecīgi, tāpēc manuprāt, mana misija vienmēr ir bijusi jaunu ideju radīšana, jaunu virzienu piemeklēšana un atrašana. Un savukārt mani komandas biedri, mani kolēģi ir tie, kas tad praktiski domā, kā tagad to visu ieviest dzīvē. Protams, es esmu tur klāt un nekur neesmu projām un mēs visi kopā vien to daram, bet tur ir daudz cilvēku, daudz prasmīgāk par mani, daudz talantīgāk tieši pasākumu rīkošanas biznesā, kas ar visu to tiek galā. Jā, un atgriezīsimies tātad pirmsākumos, kā veidojās tava personība un kā dzima lielās idejas. Skatoties tavā biogrāfijā, šķiet, ka Amerikai ir bijis liela nozīme. Amerikai noteikti, ka bija liela nozīme, jā. Es vispār, man joprojām Amerika ir viena no tādām sapņu vietām, un savulaik man bija tā kā sapņu zeme, uz kuriem noteikti vajadzētu aizbraukt un apsīties, kas tur notiekās un kā. Un es ārkārtīgi fanoju un joprojām fanoju par viņu mūziku, par veidu, kā viņi ir spējuši realizēt daudzas lielas lietas, daudzas lielas idejas, kā viņi pārdod lietas, kā viņi par sevi runā, kā viņi nekautrējās savu asti celt un tā tālāk. Tā kā jā, es pavadīju 2 gadus Čikāgā, Illinois universitātē Čikāgā, un tur es dabūju maģistra grādu, bet tam pat nav tik liela nozīme. Galvenais, ka praktiski toreiz vēl pat neapzinoties to, es vienkārši sasūcu ārkārtīgi daudz visādas idejas, kuras pēc tam tu domā, to var baigi labi nozagt no Čikāgas, to var ieviest forši Rīgā, jā, vai Latvijā. Jā. Tā kā, un to es domāju, un to es novēlu arī visiem jauniešiem un visiem, kas tagad studē, kad ir ārkārtīgi svarīgi aizbraukt no mūsu mazās, mīļās, omulīgās Latvijas un uz citām vietām vienkārši ieraudzīt kaut ko to, ko var forši norealizēt šeit. Jā. Tā kā Amerika tādā ziņā priekš manis bija foršs tāds tramplīns, un kā es teicu, pat ļoti lielā mērā pat neapzinoties sākumā, kad es staigāju pa Čikāgu ieraudzīt tās govi parādu pirmoreiz, jā, vai man bija ideja, ka pēc 3-4 gadiem es to norealizēšu Ventspilī. Nē, man tā nebija ideja, bet kaut kā Latvijā es domāju, kāpēc lai nē? Kāpēc nē? Pēc tam tas viss tā kā, vai skrienot Čikāgā savu pirmo maratonu, es tā kā domāju, ka jebkad es pats viņu taisīšu Rīgā. Nē, protams, ka tā nav tas, bet ir kaut kāda saslēgšanās notiek pēc tam, kad atgriezies, un tad tas viss kaut kā saliekās kopā. Jā. Tā kā jā, ir jāredz tā pasaule, lai tās idejas kaut kur uzsūkt un pēc tam norealizēt šeit.
Iespaidošanās tā tad notiek tā lielā. Jā, noteikti. Tagad ļoti daudz iespaidojas no sociālajiem tīkliem, no interneta. Kur tu tver šo iespaidu, ka tev pavarās jaunas čakras un tu domā, wow, šito mums arī vajag. Jo visā tavā biznesā bez tā nevar. Visu laiku vajag wow momentu. Nu jā, es droši vien tādas baigās precīzās formulas arī nav, jo tad jau mēs visi visu laiku tikai ģeniāls notikums taisīt, bet es domāju, ka, un to es novēlētu jebkuram nosacīt radošajā nozarē vai jebkuram praktiski, kas vienmēr ir jātur acis vaļā, jā, jo man bija tāds mīļš dizainers Lielbritānijā, Pols Smits, un viņa teiciens bija, vienmēr saka, tu vari atrast iedvesmu jebkuru, un kas ir principā taisnība, un es atceros, viņš vienmēr fotografējās tādās skaistās fotografijās pie savas mājās, kur piebāzt ar visādiem krāmiem, burtiski no pasaules savestiem visādām muļķībiņām, it kā muļķībām, ja, bet tā pašā laikā katra no tām lietām nozīmē kaut kādu vienu labu ideju. Un to es arī kaut kā pie savas piefiksēju, ka man patīk uzķert tos impulsus. Vienādi sakot, līdz ko mēs ejam ārā, vai tas būtu pasākums, vai tas notikums, izstāde, ceļojums, jebkas, mums jābūt tādām antenām, kaut kādām, kas nopēlē foršas jaunas idejas, teiksim tā. Un tā varbūt tas varbūt kaut kāda frāze, kas noķerta grāmatā, tas varbūt foršs Instagram stories, tas varbūt izstādes apmeklējums, koncerts, ceļojums, jebkas, un tev ir jābūt vienalga, vai tā būtu piezīme grāmatiņa, vai es nezinu, ieraksti diktafonā, vai pieraksti, tagad visdaudz dažādākie veidi, kā to izdarīt, bet ir praktiski ir tāds, tev ir jāatrod veids, kā notvert visus tos impulsus, kas jau sen ir viss izdomāts, viss jau sen gaisā, un tev nav jābūt nekam ģēnijam, vienkārši viņus jāspēj salasīt starp rindiņām vai kaut kā tā. Jā. Tā kā tā ir mana metode, vismaz kā es to daru, un tad, protams, ka ar savu komandu, piemēram, mēs šonadēļ arī braucam uz Berlīnas maratonu, un tā ir birojā izsludināta kā zakšanas stūre. Vienā sakot, mēs braucam un ir obligāti, katram ir jāsafotografē lietas, ko mēs varam darīt foršāk kā viņi, vai kaut kādas lietas, ko mēs varam aizņemties, un pēc tam ir mums kopsapulce ar vīnu, kur katrs izstāst, kas ir tas, ko viņš tur ir redzējis, un kas ir tas, ko varētu forši adaptēt un ievest pie mums, piemēram. Ja. Tā kā tā ir jāpadara kaut kādā ziņā pa kultūru, absolūti skatīties, mainīties ar pieredzi, sūkt iekšā visu kaut ko jaunu, jo savādāk, ja tu pats tā kā savā būcenītī tur darbojies, tur var ātri noiet no ceļa, manuprāt. Tā kā ir baigā acis jātur vaļā. Jāskatās, kas notiekās. Jā. Ja to var nosaukt pa formulu, tad tā ir mana formula. Business Garden Rīga ir starptautiska attīstītāja Vastint veidots biroja komplekss, kur apvienojot funkcionāls un ilgtspējīgus risinājums, ir radīta augstvērtīga, komfortabla un iedvesmojoša vide darbam. Stratēģiska atrašanās vieta ar ātri un ērti sasniedzamu lidostu un Rīgas vēsturisko centru. Kompleksa pirmās kārtas ēkas ir saņēmušas LEED Platinum un vēl certifikātus. Pirmos Latvijā. Man šķiet arī ļoti interesants tas moments, kad tev ir pārliecība, ka Rīgā var būt lielā formāta maratons. Un cilvēks tevi skatās tā kā mazliet ar neizpratni, taču nejaušai, te nav Amerika. Ja? Un pirmajā gadā sasniegums ir šie 1000 dalībnieki, kas piedalās, bet tevī ir iekšā vīzija, ka tu redzi, ka būs. Un ar šo jau tu arī dabūji to gatavu. Jo, ja tev nebūtu tā pārliecība un pret to skepsi, kas ir apkārt, faktiski to nav iespējams realizēt. Jā, jo, ja tu esi redzējis, un kā tas strādā un kā tas var strādāt, skaidrs, ka tu saproti, ka es zinu, ka to ir iespējams norealizēt. Jā. Loģiski mums jāņem vērā, tirgus ir tik liels, cik viņš ir, ja te nav tik daudz cilvēku kā šur un tur un tam līdzīgi. Bet es ļoti labi atceros, kā pirmajos gados 6. 7. gads mēs gājām uz Rīgas domi runāties, un es rādīju bildes no Čikāgas vai no Ņujorkas, ka tā ir tā vīzija, ko mēs gribam redzēt. Un cilvēks skepsis ir pilnīgi pašsaprotams, ka viņi domāja,
neviens te nekur neskries. Bet ar laiku tu aizrauj, un ja kaut ko dara ar patiesu aizrautību, es domāju, ka cilvēki jau arī pavalkās, viņi to jūt. Un tā sniega bumba īstenībā, latvieši, manuprāt, kopumā, viņi ir, ja tā sniega bumba ripo, viņi ātri uzaug liela, viņi ir aizrautīgi, viņi pavalkās uz lietām. Tāpēc tādā ziņā to es redzu gan no skriešanas, es redzu no šampanieša, un tikko mums bija pirmais viskija festivāls, ko mēs norealizējām, un kurā, starp citu, es redzu ne tikai tos cilvēkus, kas mums nāk, piemēram, uz vīnu un šampaniešu pasākumiem, kas jau viņi ir iepazinuši, bet es redzu skrējējs, kas ir ne tikai amatieru skrēji, bet es ir čempioni, kas pie mums ir uzvarējuši kaut kāds noteikts distances, es nesaukšu vārdos, bet cilvēki, kas atnākuši ir, jo viņi saprot, ka tā arī ir daļa no kaut kādas Eiropas etiķetes, daļa no Eiropas garšas, ka tu ne tikai nodarbojies ar sportu, ne tikai klausies labu mūziku, ne tikai, bet tu arī, saproti, kas ir gardēdība. Tu, ja tu pasaki šampanietis, tu zini, par ko ir runa, no kurienes viņš nāk un kāpēc viņš garšo tā, kā viņš garšo, vai tikpat labi viskijs. Tas nenozīmē, ka tev jākļūst par alkoholiķu vai pat dzērāju, bet ieliekot glāzē single maltu, tu zini, ko tas nozīmē. Tipiskais jautājums tev no žurnālistiem ir, kā tevī savienojas tas, kad skriešana un vīna baudīšana. Tas taču ir tik it kā pretrunīgas lietas. Bet var pastīties filozofiski uz to visu, tā ir sasprindzināšanās un atslābināšanās. Tā noteikti arī var domāt, jā. Kad mums taču vajadzīgas abas šīs funkcijas, bet ir jāmāk laikus gan apstāties, gan sasprindzināties. Ja. Ir vienu brīdi tev jāuzliek sevi uz tās trases, un vienā brīdī tev jāmāk aiziet no ballītes laicīgi. Ja. Kā ir ar šo sasprindzināšanos un atslāpšanu, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs jau īstenībā bieži to nemākam. Mēs nemākam ne saņemties, lai aiziet paskriet, jo liekas, paliekam uz dīvāna. Vai atkal nemākam aiziet no tās ballītes īstajā brīdī. Un tad, tur tā problēma. Viss jau ir savienojums. Kā tu to komentē? Zini, man arī nav tādas skaidras atbildes, kā to izdarīt, bet vispār, es domāju, ka galvenā atbilde uz to ir tā, ka ir skaidrs, ja tu esi profesionāls sportists, tu esi profesionāls sportists, ja tu esi profesionāls sommeliers, tu esi profesionāls sommeliers, nezinu, bet manuprāt, es drīzāk to nosauku tā, ka ir jābūt tādai jebkura inteliģenta cilvēka, manuprāt, tādā redzeslokā un kaut kādā viņa portfelī vai viņa vārdkrājumā vai viņa, viņa visam tam, kas ap viņu notiek, manuprāt, visam jābūt kaut kādā mērenā balansā. Es domāju, tādā mērenā balansā, es nerunāju tagad par biznesa attīstīšanu, tur es neticu tādām lietām, kā pieņemsim dzīves un darba balanss, man liekas, tas ir pārspīlēts, viņam tiek piešķirt pārāk liela svarīguma loma, bet par to mēs varam parunāt vēlāk, bet, teiksim, tev ir jāuztur sevi formā. Tev ir vienalga, vai tu tipini, vai tu aizies uz svaru zāli, un tīpaši domāju, es nerunāju pat par 20 gadniekiem, es runāju par tiem, kam ir 40, 45, 50. Tas ir pēdējais laiks sākt, dargie draugi, iet un nodarboties ar sportu, jo savādāk jūs būsiet, nesasniegsiet pat pensijas vecumu, jūs būsiet veci čakārņi. Tad tev ir jākustās, un tev ir arī, un ir pilnīgi normāli, ka tu arī pusdienlaikā vai vakariņās izdzer glāzi vai divas, vai divu tā pudeli izdzer pie vakariņām ar savu dzīvesbiedri vīnu, un ne vairāk. Jā, tā kā, bet līdz ko tu, protams, gribēsi skriet maratonu zem 3 stundām, jā. Tad visticamāk, ka tev būs grūtāk savienot, vai ja tu trenēsies savam Ironmanam pirmajam vai tam līdzīgi, tad tas būs grūtāk savienot. Bet līdz ko, kamēr tu neesi ne profesionāls sportists, ne profesionāls alkoholiķis, tad es domāju, ka tās lietas ir foršas savienojums, un ja to dara ar mērenību un tādu baudāmās devās, un arī ir tāda baigo apzinātība, manuprāt. Kad, ja tu baudi vīnu, tu zini, kāpēc tu viņu baudi, kas tas ir pa vīnu. Un tam līdzīgi, un ja tu skrieni, tad tu saproti, ka tu to dari sevis, veselības, savus foršus labsajūtas labā, kaut kā. Es nezinu, vai tas tev atbildējies tev jautājumu. Jā, man gribas saprast par to tavu disciplīnu. Citreiz ir tādi, kas ir biznesa coachi, viņi saka, vispār atbilde visā ir disciplīna. Kā tev ir disciplīna?
biznesa kaučam droši vien, ka tas skan ļoti tā pareizi un pašsaprotami. Jā, tad jābūt disciplīnai. Jā, tā kā, varbūt, ka to sauc par disciplīnu, bet es domāju, ka jābūt tam dzinulim baigiem iekšā. Kā tādai, negribās var nosaukt arī par trauksmes sajūtu, jo tur droši vien psihologiem vai psihiatriem būtu ko teikt par to, ka ja tu pastāvīgi uzturi kaut kādā trauksmē, kad tu vienkārši izdedz vai sadedz. Bet, manuprāt, tam dzinulim, kas tev kurbulē, ir jābūt priekš. Tu pamosties ar domu, ka un it īpaši tas attiecas uz uzņēmējiem, vai no tam, kurš tomēr bīda tās idejas priekš. Iespējams, ja tu esi no 9 līdz 5 darbinieks, tā varbūt tas cita lieta. Neko nesakot slikt par darbiniekiem, bet ja tu esi ideju attīstīšanas biznesā, tu praktiski visu laiku tev viņā jābūt, visu laiku tev viņā ir jādzīvo. Tas nav tā kā, man nav atvaļinājumi, piemēram. Es negribu, tagad es braukšu atvaļinājumā. Viss, kur es braucu, tas saistīts vai ar skriešanu, vai ar vīniem, vai ar kaut kādu ideju iegūšanu, vai tam līdzīgi. Tā kā, tev visu laiku ir jādzen, un tā kā, kas nākamais, kas ir tā lieta, ko mēs tagad bīdam ar komandu, kam mēs pieskaramies. Tā kā, man liekas, ka tā disciplīna ir vienkārši pārliecinies, ka tev ir tas dzinuļs slēdzis iekšā ieslēgts. Jā. Tas ir, tad jau tu tā kā tiksi galā, manuprāt. Jā, droši vien gudrā vārdā to sauc par disciplīnu. Tas slēdzis tev neliks nogulēt vajadzīgos mirkļus, un viņš jau būs augšā. Tu nekad neesi aizmirsis. Tu tomēr vienmēr esi tādā tu esi ieslēgts. Tev jābūt ieslēgtam visu laiku. Ja tu neesi, tad tu nē. Tāpēc es nezinu, ko nozīmē atvaļinājums. Un nepārprot, cilvēkiem ir jāatpūšās, bet ja es arī aizbraucu uz to Spāniju vai Itāliju vai kur, tad tomēr es tur acis vaļā tas, ko mēs runājam. Tu visu laiku meklē tās, pēlē tās idejas, jaunās šteles, kaut kādas jaunas. Pat ja tie ir pilnīgi sīkumi, bet tu meklē kaut kādu jaunu aizraušanās, jaunu kaut kas, kas saka, wow, tas bija baigi interesants, šito jāpiefiksē. Un tajā tālajā 2006. 2007. gadā, kad ir plāns, mēs taisam maratonu Rīgā, bija jau skaidrs, ka tam principā konceptam pamatā ir, ka tas jau ir kā pilsētas svētki, ka tas apaugs ar visu kaut ko. Visādām aktivitātēm, kad tā skriešana ir tāds mugurkauliņš, bet kas ir ap visu kaut ko apaudzis. Es domāju, ka tāda vīzija vai kaut kāda tāda sajūta, ka tam tā būtu jābūt bija, un noteikti, ka mēs to kaut kādās prezentācijās visiem rādījām, bet tā īstā izpratne par to, kā tas aug, es domāju, ka tas nāk visur vēlāk. Tas nav, es domāju, ka es izliktos, ja es tagad teiktu, jā, mums tur bija kaut kāda grandiozā vīzija, tur 40,000 un krastmalu, un viss tur. Tu nevari tomēr tā baigi, tev var būt vīzija, bet tu nevari tomēr viņu līdz galam tā tik specifiski pateikt. Tas nāk, viņš apaug, un viņš adaptējās un ar bišķīt ar laiku un ar pieredzi arī. Jo ar pieredzi arī nāk tas, ka no sākuma tu entuziasmu pārpilns, tu bīdi savu lielo plānu un savu ideju un tev iet visādi un tam līdzīgi. Un ar pieredzi nāk arī izpratni par to, kā tu, protams, to pasākumu, kā tu ar viņu ar savu gals kaut kādas. Ja. Jo vīzijas, ja mēs uzbūvēt mākam, bet tad tu saproti, ja tu gribi tos svētkus, tas maksā A, B, C, D, X, Y, Z, un kam tu to pārdos. Un tāpēc man vienmēr ir, kā pasākumu organizatoriem, ne tikai man, es domāju visiem, mēs vienmēr saskaramies to, ka pēc pasākuma tad cilvēki nāk un izsaka savu viedokli, kas, protams, ir baigi forši, tu ieklausies un tam līdzīgi, bet to vajadzētu darīt tā, un to vajadzētu darīt tā, to vajadzētu darīt tā, bet viņi neviens nezina, kas notiek tev apakšā, kāpēc tu esi pieņēmis tādu lēmumu vai tādu, jo beigās jau tāpat tev ir jāsavalk gala ar to notikumu. Tā kā, atbildot vēlreiz, atgriežoties pie tā oriģinālā jautājuma, es domāju, vīzija bija, bet pa īstam viņa, tā kā uzplaukst kaut kur pa ceļam, un tad viņa apaudzējās un turpina attīstīties, jo viņa, katru reizi, kad tu esi kaut ko uztaisījis, tu redzi, kā to vēl var padarīt vēl labāk, vēl skaistāk, varbūt savādāk, Tā atkal ir tāda svarīga lieta, ka tā vīzija noteikti nav kaut kāds tāds viena fotografija, ko mēs pielikam pie sienas, un tas ir tas, viņš īstenībā visu laiku dzīvo. Viņš saka, dzīvu fotografija kaut kā tā. Dzīves organisms, jā.
Vai zināja, ka Moller Auto piedāvā plašu mazlietotu auto izvēli? Bet kādēļ vērsties tieši pie Moller Auto? Moller Auto ir ļoti būtiska piedāvāto lietoto auto kvalitāte, tāpēc pirms nonākšanas pārdošanā tiem tiek veikta virkne tehnisko pārbaužu. Turklāt iegādātajām automašīnām tiek piedāvāta arī garantija. Moller Auto sortimentā ir visu zīmolu auto un ir pieejamas vairāk nekā 700 automašīnas dažādām gaumēm un budžetiem. Jūsu esošā automašīna var kalpot kā pirmā iemaksa jaunam spēkratam. Turklāt jūsu esošajai automašīnai tiks veikts bezmaksas vērtējums. Savukārt, ja esošajā klāstā neizdosies atrast kāroto auto, dīleru centrā iespējams veikt pasūtījumu konkrētajam modelim no ārvalstu tirgus, un Moller Auto parūpēsies par auto piegādi uz Latviju. Moller Auto – tā ir pārliecinoši labākā izvēle. Un līdz kādām niansēm un detaļām tu par visu zini pasākumā? Ja, teiksim, tu ej maratona dienā, pārvietojies pa teritoriju, vai līdz kādām niansēm? Es baigi negribu būt iekšā niansēs un detaļās, jā. Jo praktiski tas nozīmētu, ka es būtu beigts, un tad arī praktiski neviens pie manis arī nestrādāt. Jo ir svarīgi, ka katram ir tā sava joma. Mana joma tajā dienā ir praktiski sveikt skrējējs, wave and smile un praktiski uzturēt attiecības ar sponsoriem, bet katram no komandas biedriem ir sava lieta, par ko viņi dara, un bieži man nāk klauku, kas ar to notiek? Kāpēc tu man prasa tādu jautājumu? Tas ir jautājums rekurti, vai tam kolēģiem vai tam kolēģiem. Jā. Man tas nav jāzina, un es to pat negribu zināt. Jā, tā kā. Un ir pat jomas, kurās es pat apzināti negribu būt iekšā, teiksim, viss, kas ir labi, es skaidrs, ka es atbildu par to pasākumu, un ja tad notiek kaut kādi ČP, tad man ir jāpieņem lēmums par viņu, vai viņu slēgt, vai viņu atcelt, vai tam līdzīgi, kas ir. Bet es, piemēram, es gribu maksimāli tālu turēties, pieņemsim, no medicīniskajām teltīm, vai no viss, kas ir to saistīts. Jā, tā kā, tur ir mums savu cilvēku, kas izdala to perfekti. Tā kā un šis ir tas jautājums, kad ir normāli svarīgi, lai tev apkārt ir cilvēki, kas ir daudz gudrāk par tevi un daudz, kā es teicu, talantīgāk par tevi jomās, kas nav tavējās. Jā, teiksim. Es nekad nebūšu plūsmu plānotājs. Es varu uzmest uz papīru un pateikt, man liekas, ka jābūt tā ir, bet kad tas nonāks līdz tam reālajam notikumu brīdim, man ir kapitāla komanda, kas to visu izdarīs tiešām daudz labāk. Ja? Tā kā tur labāk es pat tās detaļas nezinu. Es negribu viņu zināt. Ja? Jāsaudzē savu nervu sistēmu. Jā, viens jāsaudzē, jā, un es saku, ka katram ir savu pienākumu. Jā. Es ļoti labi zinu, ko es vislabāk māku darīt. Jā. Es māku iepakot, salikt, uztaisīt vīziju un uz papīra uzlikt, teiksim, mehānismu, kā man šķiet tas ir pareizi, vai pateikt, man liekas, ka tas nestrādās, bet jau krietni pirms pasākuma. Pasākuma laikā? Nē. Tagad jūs tiekat to galā. Runājot par šiem ČP, man ir bijuši iespēja arī runāt ar lielu pasākumu organizatoriem. Viņi saka, ka tās lietas notiek gandrīz vienmēr, kaut kur izlien, lai cik tu ļoti labi sagatavotos. Tev pat morāli jābūt gatavam, ka kaut kas parādīsies. Un ļoti bieži tas notiek pēdējā brīdī. Un tad vienkārši, ja tu esi mierīgs, tu spēj saprast, kā mēs šo noairējam. Kādas ir šīs aizkulises? Viņas, zini, pirmo reizi bija, laikam, 2012. gads bija Ņujorkā notika liela vētra, Salī, laikam viņi saucās, vai kaut kā tam līdzīgi viņi saucās toreiz, un visa pilsēta bija paralizēta, skrēja salidojuši iekšā, un baigais spiediens sākās no mēdījiem par to, ka maratons būtu jāatceļ. Un tad es iedomājos, es nekad negribētu būt, toreiz tā bija Mērija Vittenberga, ļoti slavena tā direktora Ņujorkas maratona ilgadīgi. Es nekad negribētu būt viņas vietā, kad, teiksim, kaut kādu šādu ārēju apstākļu ietekmē tev ir tagad jāceļ maratons vakarā pirms maratona. Un es tā cerēju, nedod Dievs, es nekad negribētu kaut ko tam līdzīgi piedzīvot. Ja. Bet, ja tu esi lielu notikumu biznesā vai lielu notikumu radīšanas, ir skaidrs, ka būs reize, kad tas pienāks, un tas ir pilnīgi, labi, varbūt ne notikuma atcelšana, bet kaut kāda liela ČP. Mums tas bija, protams, Covid gads, kad klātienes maratons toreiz tika atcelts burtiski, tā kā 9 vai pat 9:30 vakarā, man liekas, pirms pasākuma ministra kabineta sēdē, kur tika izdots speciāli priekš mums jauns likums.
tajā vakarā. Tā kā notiek, ČP notiek, tu vari teorētiski sagatavot kaut kādus tos plānus B un C un tam līdzīgi, bet īstenībā ČP ir droši vien tas īstais brīdis, kad tās komandas saliedētība un komandas ilgā kopdarbība ir tas, kas parāda, cik viņi ir spējīgi vai nav. Tad viņi, cik mēs uz vietas un ātri esam spējīgi tos lēmumus pieņemt. Jā. Teiksim tā, jā. Tā kā ČP ir viskaut kādi bijuši. Jā. Praktiski tādos ikdienas notikumos, jā, tev ir mūsu čati, kas ir katram departamentam, katrai grupai, un es apzināti neesmu daudzos no viņiem iekšā. Jo man jābūt čatā, kas ir lielā drošība un tam līdzīgi, piemēram. Bet kur tur ir visu laiku karsts. Kaut kas no vismazākajām detaļām, kaut kas visu laiku notiek. Un tam pat nav nozīme, cik tas notikums uz āru ir izstāsts brīnišķīgi saplānots. Tieši tāpēc es saku, es neesmu pat daudzos mini čatos iekšā, jo mana funkcija tajā dienā ir wave and smile. Show startu, jā, mums viss notiek superīgi, lai kas tur ir aizmugurē notiktos. Mums viss ir brīnišķīgi. Viss notiek pēc plāna, šis labākais maratons pasaulē. Tas tev arī brīnišķīgi izdodas. Jā, bet tomēr kādā intervijā tu atzini, ka nedēļu pirms tu esi nelietojams. Jā. Kā tas ir? Un tieši tas ir tas laiks, kad visvairāk ir jākomunicē, kad jābūt ir tonusā, fokusā. Bet, acīm redzot, tā spriedze un viss tas, kas notiek, dara savu, un tad vienkārši ir. Es neteiktu, ka es esmu nelietojams. Es iespējams neatceros kaut kāds ārprātīgs, bija kaut kāds īpašs vārds. Jā, bet jo es domāju, ka tādā brīdī viss ir tā uzvilkušies, ka tu praktiski esi gatavs šaut un skriet sprinti jebkurā diennakts laikā, bet tas ir tāds periods, kad tu nevari padarīt neko citu. Tev galvā ir tā attiecīgais tā brīža projekts. Ja tu, teiksim, nevar aiziet uz sapulcīt un plānot kaut kādu tur, nākamo kaut kādu vīziju vai varbūt piedalīties ar kādu klientu, plānot par kaut ko citu. Tev vienkārši galvā ir tikai tas. Ja. Un viss pārējais uz to brīdi ir jāatliek nost. Ja. Tas varbūt ir tas fokus jautājums, bet tas ir vienmēr pēdējā brīža lietas. Ja. Interesanti, ja jums pasaules čempionātu rīkojot, jā, tad kur tev ir pēkšņi partneris viena ļoti liela starptautiska organizācija, kas ir Pasaules Vieglierīgas Savienība, jā, tad tur, teiksim, bieži vien tad tāds ārējais partners, viņš nāk ar daudzām dažādām citām iniciatīvām, saka, ok, vai mēs varam uztaisīt pēdējā brīža drillu par dažādiem A, B, C, D, E scenārijiem, un tad viss komanda skatās. Pieši, mums vajadzīgs, mēs to visu zinām. Ja? Tad tā kā ir tas pēdējā brīža konvejers, kas ir ļoti paredzams. Tad viss iet pēc plāna, un jau pēdējā brīdī vairs nav nekāda pa labi, pa kreisi. Ja? Izņemot, protams, ČP. Un kurā brīdī iestājas atslābums? Yes, mums izdevās. Tas ir tad, kad savāk bilanci vēl visu ar attiecības ar sponsoriem. Ja, visticamāk, tas nav pēcpusdienā, pēc maratona. Tas gluži nav, jā. Protams, kad ir patīkami, kad ir pēdējais skrējis, ieskrējis, un mēs jau zinām kā ir viena pilsētas daļa ir atbrīvot, otra pilsētas daļa atbrīvot, praktiski jau visas cilpas jau savalkās uz to, lai pasākums noslēgtos un sākusies nobūve. Tas jau ir, protams, zināms signāls, ka viss ir kārtībā. Bet vienmēr dažādas astes velkās vismaz vēl tā nedēļa, teiksim tā, es domāju. Tad nākamais vikends jau ir tad, teiksim tā, gali un tam līdzīgas lietas, gala savilkšana, es domāju, un tam līdzīgas tas nāk pēc tam, jā. Un nekad arī kaut kāda finanšu likstas vai taisn otrādi finanšu prieki, tie nekad nav bijuši izšķirošie, kas liek domāt, jā, šis pasākums ir baigais draņķis vai baigi labais. Tas ir tāds tā kā blakus produkts, jo naudas pelnīšana mums nekad nav bijusi, man nekad nav bijusi. Tad būtu jāiet citā biznesā. Tas nav bijis tā kā super prioritāte. Ja. Ir naudas savilkšana bijusi svarīgs punkts, jā, tas ir, lai tas matemātisks uzdevums strādātu un viņam būtu pozitīvs rezultāts, bet tas nekad nebūs kaut kas tāds, ka es teikšu, bači, tas neizdevās. Jā. Gandarījumu dod pilnīgi kaut kas cits. Jā.
Bet tas atslābums, jā, viņš iestājas. Nedēļā pēc tam viņš protams, ka tev atlaiž. Tad tev iestājas tas, ka tu negribi iet uz kaut kādiem citiem lieliem, kaut kādu brīdi negribi iet uz citiem lieliem pasākumiem. Tu vienkārši klusumā pasēdēt. Lai nebūtu atkal jādomā par nākamajiem pasākumiem. Jā. Man tas ir burtiski, jā, tur nākamajā nedēļa kaut kāds koncerts kaut kur, man ģimenē saka, aiziem, čilis, nekur neiešu no kādu koncertu. Bet tu arī redzi tās laimīgās sejas, tas atstājas tevi iespēju. Tas arī ir tas, kas jau vismaz mani tas nenormāli motivē. Tad, jā, un komandai jau tas pats ir. Jā. Tas varbūt to es arī teicu iepriekš, bet manuprāt, tas brīdis, kad mēs izšķējām maratonu startu, un tad tās pārlaimīgās cilvēka eiforiskās sejās, viņi aizskrien tā milzīgā upe ar cilvēkiem trasēt. Tas ir nenopērkams. Jā. Tā ir ļoti, ļoti skaista sajūta. Jā. Tā tiešām gandrība sajūta. Jā, un tad atkal to var atkārtot. Jā, tu gribi viņu, tas jau ir tā ir tā narkotika, tavs adrenalīns, ka tu gribi viņu vēl un vairāk un labāk un krāšņāk un tā. Un tad jūties saskums, tad, kad ir kaut kādā ārējā apstākļa, kaut vai Covid laiks, ja, kur tu vienkārši to nevar norealizēt. Ja. Kur cilvēki tev pārmet, kad Nords tur šis te vakcīnu propagandists ļaus skriet tikai ar tiem certifikātiem un tam līdzīgi. Tas, ka es tikai izpildu likumu un daru to, ko man liek, tad tas jau cita lieta. Zīmols Ahmad piedāvā vairāk nekā 100 dažādu veidu tējas. Katrai gaumei un noskaņai. Atdarināt grūti, atkārtot neiespējami. Tā ir īstā angļu tēja Ahmad. Tu tik daudz reizes pieminēji vārdu komanda, bet savākt komandu, atrast īstos cilvēkus, noturēt šos cilvēkus, tā ir māksla. Kas tev šajā mākslā, kādas spējas ietilpst un kā tu centies to darīt? Man jau liekas, ka pats svarīgākais bija tas, ko es arī minēju, varbūt tas, ka arī atsaucoties uz iepriekšējo jautājumu, ka ļaut viņiem darīt savas lietas. Ja es pastāvīgi kādam elpošu pakausī un tā kā visu laiku čekošu, ko viņš dara, tad es būšu stresā un ne arī es ļaušu tam cilvēkam, komandas biedram izaugt, jo viņam ir jābūt atbildībai par to, ko viņš dara. Viņam ir jāpārzina savus laukus, ko viņš dara, un viņam ir jāspēj viņu realizēt. Vienot sakot, viņam ir jāaug kopā ar to notikumu. Viņam ir jāsaredz, ka viņš var realizēt arī savu karjeru, savu izaugsmu tajās Nordu idejās. Jo savādāk jau pēc kam viņam kaut kādu, viņš pastrādās vienu brīdi, varbūt tur priekš CV vai kaut kādu naudas dēļ, un pēc tam jau tā, jā. Tā kā praktiski mums tā ir bijis, kad komandas cilvēki strādā ārkārtīgi ilgi. Jā, es domāju, 5, 6, 7, 8, vairāk, 10, vairāk gadus, jā, kas ir noturējušies un darbojās un joprojām uzskatu to par aizraujošu, jo es domāju, ka es to varu neslēpt, man daudz arī prasa, kā to neapnīk, kā man neapnīk, un es domāju, to arī kādam citam var prasīt, kolēģiem maniem arī, jūs taču tur vien to paši darat. Tad īstenībā jau katru gadu ir citi izaicinājumi, katru gadu jauni izaicinājumi, gan pašā notikumā, gan jauni pasākumi no vīna līdz viskiem un muzikai un tā tālāk, tā kā uzskatīt to par vienu darbu vietu, droši vien, ka nebūtu īsti korekti. Tā kā, jā, es nezinu, vai es atbildēšu ar jautājumu, bet... Kas ir interesanti, es jau tev aizklausēs minēju, par tevi labi izsakās tavi bijušie darbinieki. Paldies Dievam! Kas ir, tas ir tāds kvalitātes rādītājs. Ja boss spēj būt tik cilvēcīgs, ka tu par viņu labi vari izteikties, ka pat... Kā komplimentus sniegt tālāk. Kas tev ir svarīgi šajās attiecībās? Saglabāt to cilvēcību, kur ir tas, ka es esmu tomēr boss, man pieder galavārds? Droši vien jau, ka jebkurš, kas sāk strādāt, tas būtu, es domāju, tas droši vien attiecas uz jebkuru darbvietu, ne tikai uz mums, kad ir svarīgi, lai tie
kolēģi, komandas biedri, ka viņi ir tā paša viļņa ar to pašu labo enerģiju, teiksim tā, to pašu pozitīvo visu, un ka viņi ātri saprot tos noteikumus, jo praktiski man ir bijis ārkārtīgi svarīgi divas lietas, ka visi zina, kas ir mūsu mērķis šogad vai nākamgad, vai kas ir mūsu tā vīzija. Mēs esam viņu izrunājuši. Mēs ar viņus arī izdiskutējām kopējās sapulcēs. Tas nav tā, ka es atnāku ar papīru un tam. Mēs sēžam, izštukojam, garie kaut kādu brainstorm, izdomājam, aiziet. Ka viņi zina, uz kuriem mēs ejam. Un otrs, kā jau es teicu, ka viņi var, ka viņi var darboties paši, ka viņi katram savus laukus, ko viņi var attīstīt. Un trešais, kas ir baigi svarīgi, pat ja tu esi ģēnijs tajās divās jomās, tu zini kā attīstīt un kā darboties un tam līdzīgi, tu esi ļoti labs. Bet ja tu esi draņķīgs kolēģis un tev ir slikta enerģija, mēs ātri tomēr šķirsimies. Jā. Un slikta enerģija, tas ir, teiksim, droši vien, ka ļoti stiepjams jēdziens, bet ja es jūtu, ka ar kādu cilvēku nebūs pēc ceļiem, mēs izrunājamies, tad mēs jau tāpat šķirsimies kā draugus, ja neabižoši, bet to jau jūt diezgan ātri, jā, to jūs pēc vienas sezonas kopā, tu saproti, vai būs aršana, vai nebūs, jā. Un viņiem tas pats, es domāju, jā. Jā, tavs stāsts ir īpaši arī ar to, ka tu spēj savus hobijus pārvērst par biznesu. Ne katram tas izdodas, bet tu arī minēji, ka tu nevarētu darīt lietas, kas tev neaizrauj, tikai naudas dēļ, bet tomēr, lai tas ir biznes, kur ir tie pamata principi, kas ir jāievēro? Jā, grūti jautāt, kā tev to pareizāk. Manuprāt, jā, es uzskatu, ka lietām ir jābūt ar pluszīmi, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet tā pašā laikā, vismaz es nevarētu darīt kaut ko tā kā uz papīra izkalkulēt, tad es šo darīšu naudas dēļ, ja, teiksim. Man tur nebūtu nekāda interese, jā, jo beigās jau skaidrs, ka ja tu dari kaut ko ar īstu aizraušanos mīlestību un ar to aizrauju ne tikai savus kolēģus un komandas, bet arī savus potenciālus sponsorus tā tālāk un spēj viņam to savu aizraušanos ir pārdot, tad jau tie rezultāti nekur neizpaliks. Viņiem ir, viņi savilksies un savu galu savilksies un tu būsi plusā. Tad tikai cik talantīgi tu to plusu mācies salikt kopā. Man patika vienmēr skolā reķināt matemātikas uzdevumus. Un es vienmēr, tāpēc arī kaut kāda tās biznesa pieejams man ir bijis, es viņus arī risinu kā matemātikas uzdevumus. Tie ir plusiņi, tie mīnusiņi, ko mēs varam izdarīt, lai tie mīnusi būtu, kā mēs viņus varam efektīvāk norisināt, kā mēs varam to plusu daļu ievilkt iekšā. Un tā pašā laikā mēs esam vienmēr bijuši, es saprotu, ka bez lieliem tēriņiem nebūs liela ideja. Bez kaut kādiem lielām investīcijām tev nebūs liels un vērienīgs notikums. Tā pašā laikā, ja tu netaupīsi naudu, tad tu nebūsi pelnošs. Un ja tu neesi pelnošs, tad praktiski galvenais priekš manis ir, ka tu nevari atļauties turpināt ieguldīt tajā savā vērienā. Tu nevari atļauties tos pilsētas svētkus, tu nevari atļauties ieguldīt savus darbiniekos, tu nevari atļauties komandu labu, tu nevari atļauties aizbraukt tūrēs, ceļojumos, izdeju zakšanas tūrēs, kā es teicu, lai nākamais būtu. Tā kā, laikam tā priekš manas atziņa ir, ka uz tīra entuziasma un par to droši vien var strīdēties, bet nekas nevar turēties. Viņš var turēties kaut kādu laiku. Tu vari viens strādāt, tur viens degt, tur varbūt vēl kādu var pierunāt degtols kaut kādu laiku, bet ilgtermiņā tas nestrādās. Ilgtermiņā tomēr ir jābūt plusam, lai tu pats sev var uzturēt, savu ģimeni uzturēt, un arī tavi kolēģi, lai viņi jūtās novērtēt. Jā. Un tad tas ir galvenais iemesls, kāpēc tam jābūt plusā. Jā. Tātad, ja nav peļņas, nav izaugsmes, nav nākotnes. Nav nākotnes, jā. Tā kā, un tas ir tieši tik elementāri. Jā. Un kā ir ar pārdošanu? Tevi arī slavē, ka tu esi labs pārdevējs. Tu ej pie sponsoriem, tu māki pārliecināt, citiem vārdiem nošarmēt.
Kā būt labam pārdevējam, ko tu vari ieteikt? Jo tas nav vienkārši ceļš mums Latvijā. Mēs esam tādi pieticīgi. Reizēm gribam, lai citi mūs slavē un paši kautrējamies par sevi runāt tā skaļi. Kāds būtu tavs iedrošinājums? Mans iedrošinājums būtu nekad nepārdot kaut ko, kam tu pats netici, vai kas tev nepatīk, vai kas tev vispār neinteresē. Jo, ja tu pārdod kaut ko, kas tev patīk, kas tev nereāli interesē un kas tev paši ir aizrāvis, tad viss, tad paskatāmies, kā mēs paši stāstam par filmām, par mūziku, par grāmatām, kas mums, vai par ceļojumiem, vai par valstīm, pilsētām, nezinu, kas mums ir patikuši. Mēs taču viņus iepārdosim jebkuram draugam. Un tas neatkarīgs, vai tev ir kaut kāds tur pārdevēja talants vai nav, vai tam līdzīgi. Ja tu pārdod, vienā sakot, ja tu mēģini pārdot kaut ko, kas tev nepatīk, tas skaidrs, ka tur nekas nesanāks. Un tāpēc ja vien bija mans ieteikums jebkuram, jebkad tu esi pozīcijā, kur tev jāpārdod kaut kas, kam tu netici, nedari to vienkārši. Tad tu skaidrs, ka tur nekas nebūs. Tu var tā pārprat un pēc tur kaut kas varbūt tur sanāk, bet nē, tur nav variantu. Tāpēc ir tikai jāpārdod tas, kam tu tici. Jā, izmantošu iespēju pajautāt arī tādu inside info, kā mainījušās ir sponsoru prasības šo gadu laikā, jo es pieņemu, ka pirms daudziem, tur 10 gadiem bija kaut kas cits, 11 gadiem, un šobrīd jau tās prasības ir citas, gribās vairāk integrēties, vairāk būt ar savu vēstījumu. Kā tu to redzi? Es teiktu, ka droši vien, ka par sponsorēšanu kopumā. Respektīvi, logo būs mūsu logo, tas nevienu vairs šodien neinteresē īpaši. Jā. Kopumā ņemot, teiksim tā, nevelti mums ar lielāko daļu sponsoriem, praktiski pat visiem sponsoriem mums attiecības ir bijuši ilgtermiņā. Un jau no paša sākuma man ir bijis svarīgi, kad es aizēju pie viņa, nevis pie mūsu potenciālā partnera, nevis tagad iet jau ar gatavu plānu, ka tad mēs jums piedāvājam paketa A, paketa B, paketa C un paketa A ietver logotipu kamerai pa vidu un paketa B ietver logotipu tur vai tam līdzīgi. Tas, iespējams, tā ir rakstīts kaut kādās mārketinga grāmatās, bet tas arī nav nekad ar mums strādājis. Priekš manis svarīgākais vienmēr ir bijis ar to partneri saprast, kas īsti viņam ir svarīgs, ko viņš vispār, kas viņam ir aiz ādas, ko viņam vajag vispār. Vai viņam vajag kaut kādu atpazīstamību audzēt, vai viņš, ir uzsācis kaut kādu, ka viņa būtība ir rūpēties par apkārtējo vidi, vai viņam ir svarīgi savā veiklā ievilkt iekšā cilvēkus, dabūt viņu klātbūtni. Tas ir daudz un dažādi tie aspekti. Vienmēr saku, tev svarīgi ielīst viņam aiz ādas, saprast bišķi vairāk to biznesu, kas tas ir, kas viņam ļauj nopelnīt, kā viņš pelna. Un tad mēģināt atrast atbildes jautājumu, kā es ar maratonu vai ar šampanieču festivālu vai ar mūzikas festivālu vai tam līdzīgi, kā es īstenībā varu viņam palīdzēt, kas viņam visvairāk noderēs savu viņa mērķu sasniegšanā. Un tad jau pēc tam pāries, tad tie logotipi, tas viss ir tehnika. Un tāpēc arī praktiski katram no mūsu sponsoriem, es domāju, ka mums ir jābūt kā zināmā mērā ideju ģeneratoriem, aģentūrai, kas spēj viņam pateikt, ok, mēs jums esam uztaisījuši šādu programmu, kas protams, mums noder un jums arī palīdzēs noderēt. Es tagad, iespējams, izklausos pārāk abstrakts, bet tad būtu jāsāk parādīt, ko mēs katram no sponsoriem darām, piemēram. Ja. Jo tiešām, tad tu katram sponsoram uztaisi gada programmu, gada uzsvars, uz ko viņš strādā, vai viņš tur nāk treniņos iekšā, vai viņš nāk iekšā, vai mēs viņu kopā, rēķinam, kā mēs kompensēsim maratonu oglekļu pēdu, piemēram, vai mēs viņu kopā, komandu kausu, ja kādam interesē, uzņēmuma auditoriju un tā tālāk. Tā kā es viņam atradīšu un izveidošu produktus, kuriem uzkarinot viņa birku, vai kuriem
šim sponsoram uzņemoties kaut kādu publisku šefību pār šiem notikumiem, tad viņam būs pilnīgi cits gandarījums. Jā. Viņš arī jutīsies kā daļa no pasākuma daudz vairāk nekā, ja vienkārši viņa logotips parādīsies kā viens no daudziem kaut kur uz finiša arkas, piemēram. Jā. Tā kā es teiktu, ka tas ir tāds process foršām, es pieļauju, ka tas skan pārāk teorētiski, bet priekš man tas arī ļoti interesants, un tas ir viens no tiem galvenajiem, kur es arī pats personiski iesaistos, kā es teicu, ielīst katram sponsoram aiz ādas, izdomāt labāko programmu, kas palīdz viņam norealizēt viņa sapņus un reizē, loģiski, ļaus mums gan norealizēt gan savus mērķus, gan arī nopelnīt. Cilvēkiem ar lieliem mērķiem un intensīvu ikdienas slodzi noteikti jāpievērš uzmanība saviem ikdienas ieradumiem. Par to vairāk pastāstīs izaugsmes kočs Inga Laugale. Ja mēs runājam par dzīves balansu, un vispār tādiem atkal sasniegumiem un iešanu uz priekšu un attīstīšanos, tad, protams, ļoti būtiski ir ikdienā sabalansēt to savu ikdienu tā, lai būtu gan prieks, gan draudzības, gan tie mērķi un uzstādījumi uzdevumi, gan sasniegumi, jā, teiksim ar veselību, lai viss ir kārtībā, jā, lai mums būtu šī sajūta, ka mēs esam tādā saskaņā ar sevi. Kā to vislabāk pārbaudīt, ir vienkārši metode, uzzīmējam apli, sadalam mūsu sfēras, kas mums šobrīd ir aktuāls dzīvē, katram noteikti tas būs citādāk, jā, un paskatāmies, kur mēs šobrīd reāli atrodamies. Un ļoti interesanti, ka noteikti katram no mums būtu tā sava vieta, kur mēs šobrīd esam, jā, un kādam noteikti ir kaut kāds mirklis, kur viņš iet savā karjerā uz augstiem sasniegumiem, uz augstiem mērķiem, ja? Un tur iespējams parādītos, jā, varbūt visi 10 vai visi 5, ja? Bet vienmēr ir jāatcerās, ka kaut kur tas balanss, ja viņš zūd, tad noteikti parādās kaut kādi šie melnie punkti, kā es viņus saucu, ja? Kur mēs ieraugam to sajūtu, ka kaut kas nav kārtībā. Ja mēs varbūt esam pamanījuši, ka mēs ejam kaut kādā karjeras virzienā, tad bieži vien ģimene ir tā, kas cieš kaut kādā ziņā ilgtermiņā. Ja? Atkal, ja mēs paskatāmies, pievēršam uzmanību tam, mēs zinām, ka tā tas var notikt, tad ikdienā pievēršot uzmanību, tātad šodien man ir varbūt vēlais vakars, es strādāju, bet nākamā dienā es veltu kaut kādu tiešām šo kvalitatīvo laiku ar saviem mīļajiem, tur šis balans jau sāk veidoties. Ja? Tāpat veselība, mēs ļoti labi zinām, tad, kad mēs ejam uz kaut kādiem varbūt sportiskiem mērķiem, vai varbūt gribam noskriet tikko aktuālu maratonu, jā, vai vēl kaut ko, tad ir ļoti svarīgi, lai mums arī ir šis veselības balans kaut kādā ziņā. Jā. Atkal, kur parādās miegs, uzturs, jā, kaut kādā ziņā arī tādas varbūt neobligāti ļoti augstas sportiskās aktivitātes, jā, bet vienkārši pastaigi, jā, vai svaigs gaiss, vai kaut kāda elpošana, jā, lai pa vidu rodās tāda sajūta, ka es esmu par sevi parūpējies tādā pilnā apļa formātā, ja, tā kā mazliet no veselības, mazliet no karjeras, ja, mazliet no draugiem. Ja daudz man saka, man nav laika, piemēram, saviem tuvākajiem, vai nav laika draugiem, nav laika satikties. Ja, ja mēs skatāmies uz to nav laika, tad atkal stāsts par prioritātēm. Ja, ja es zinu, ka tajā manā balansā ir svarīgi šie draugi, tad es noteikti atradīšu šīs, 30 minūtes, stundu, ja, lai kaut kādā mērā izbalansētu šo situāciju. Ja. Tā kā, protams, iet un attīstīties uz mērķiem un sasniegt augstus rezultātus ir viena lieta, bet ļoti vērot to, kas notiek ar mani ikdienā, ja, kā es pats jūtos. Skandināvu zīmols Livol plašā klāstā piedāvā vitamīnus un minerālvielas veselības stiprināšanai kā bērniem, tā pieaugušajiem. Livol produkti ir balstīti uz holistisku pieeju jūsu ķermeņa veselībai un stiprināšanai. Holistiskā pieeja skatās uz cilvēka veselību kā kopumu un ņemot vērā katra cilvēka vajadzības un dzīvesveidu. Nepieciešamību pēc dažādiem vitamīniem un minerālvielām nosaka cilvēka dzimums, vecums, fiziskās aktivitātes, ēšanas paradumi, iedzimtība un citi faktori. Vairāk par Livol produktiem uzzināsiet mājaslapā livol.lv. Jā, un arī tā ir interesanta pieeja, ka nevis sponsori nāk klāt un viņi var piedalīties vai kaut kur atrasties, bet viņi ir daļa no tā visa, jo viņi jau pienes milzīgi, ne jau tikai finansiālo, viņi pienes savu klātbūtni, ar savu atraktivitāti, ar savu enerģiju, ar savām vērtībām. Man liekas, ka tas ir ļoti būtiski saprast. Šīs attiecības uz sponsoriem var veidot, ka mēs visi win-win-win. Jā, visiem ir win-win-win. Un patiesībā es domāju, ka
sponsorēšanas tirgus kopumā ir ārkārtīgi sarucis iepriekšējos gadus, jo mums ir veselas kategorijas, ka viņas ir bankas, kas ir vispār bijušas šausmīgi kūtras sponsorēšanā, savulaik bijušas kā tādi milzīgi sponsori, un praktiski visiem zinām mīlētākie zīmoli tagad ir, atgājuši vispār no vai teiksim, tādi daudz lieli sponsorēšanas keisi praktiski ir šausmīgi maz, palikuši maz, jā. Tā kā kaut kādā ziņā ir tā aina nemaz nav tik rožaini, jo savukārt tie, kas taisa notikums vai ne tikai notikums, ir tāda ļoti daudz, kas grib tikt pie sponsoru maciņiem, jā, tā kā tā cīņa ir ļoti interesanta, jā. Un ko es gribēju teikt, ka praktiski lielā mērā, piemēram, privātiem sponsoriem, tautas sports, ja mēs par tautas sportu, viņš ir dzīves tikai tāpēc, jā, jo viņi ir tie, kas tiešām ir ar saviem līdzekļiem gadu garumā, jā, tā kā tiešām nesavtīgi ieguldījuši. Jā, skaidrs, ka sponsorēšana ir biznesa darījums. Ja tu nāc ciemos pie kāda notikuma ar mērķi gūt kaut kādu personisku labumu sev. Bet jebkurā gadījumā Latvijā bieži vien tur arī jābūt ir kaut kādai tev tādai nesavtīgumam un tādai arī misijas apziņai palīdzēt kaut kādai notikumam, kaut kādai kustībai ar to, ka tu nāc un ieguldies viņā. Jā, tev ir vairākas brīnišķīgas pērles, kuras gribu nocitēt un lūgt komentēt. Viena ir vispār super frāze. Pasākuma organizators manis ir švaks. Bet es domāju, ka šo mēs jau tā kā izrunājām, vai ne? Kā, respektīvi, tu esi vizionārs un tu dod komandas. Jā, to es ar to brīdi biju domājis, jā, ka tiešām skatoties uz saviem kolēģiem, jā, kas burtiski arī šajā nedēļās nogalē mums bija 2 lieli notikumi, Baltijas Brand Forums un Viskija festivāls, jā, kā viņi organizē lietas, kā viņi vada attiecīgos projektus, kā viņi vada mūsu piegādātais partners un lai viss tiešām te ķēdīti norisētu tieši pasākumu laikā. Nevainojam, ja, teiksim. Es saku, es uz viņu fona, es izskatos absolūts diletants un iesācējs. Bet pirms tam salikt to pa plauktiem, to es māku un labprāt daru. Un to arī viņi zina, kad šis, teiksim, pasākuma diena nav mans lauciņš ir pirms tam. Diemžēl nereti sabiedrībā izskan frāzes, kas liek noprast, ka bizness un naudas pelnīšana ir kaut kas slikts. Jā. Vai tas ir kaut kādu seno laiku novērojums, vai joprojām novērojums? Jā, bet šī frāze. Jā, varbūt, ka tas ir saistīts kaut kādu tādu, iespējams, ka tas vēl mūsu padomijas mantojums, kas saistīts ar to, ka, bizness, tas ir tas. Kāpēc es to savulaik man bija tāds, atceros, mēs bijām tikko sasnieguši kaut kādu vērā ņemamu tādu dalībnieku skaitu, manuprāt, jau bija kaut kādi 11 vai 18 tūkstoši, kas tam līdzīgs. Tas tiešām jau bija pat liela notikuma jau kļuvis. Es atceros kādu no portāliem, tad es atvertu un lepnumu izlasu šo stāstu un bildes un visu tur attainots mūsu pasākumu ļoti labi un tam līdzīgi. Un atveru komentāru sadaļu, jo ko mēs visi, protams, to nevajadzētu darīt. Jā, mēs visi komentāru sadaļai. Un pirmais komentārs ir tāds, ko es toreiz atceros, uztaisīju screenshotu un uzliku pēc tam visiem kolēģiem, tā kā tāda, kaut kas, par ko pašiem pasmaidīt bija. Tas takš ir kārtējais bizness. Tātad kārtējais bizness. Tur tajā teicienā ir iekļauts tik daudz iekodēts tik daudz, ka tad kāds no šiem komentētājiem bija teicis, ka, pirmkārt, kas pasaka daudz, ka pasaka daudz to, ka bizness pirmkārt nav nekas labs no šī komentāra, tas izriet acīm redzot, un kārtējais, tas nozīmē, ka kāds atkal mēģina kaut ko nopelnīt, un it kā tas būtu kaut kas slikts, jā. Vai tad tas būtu slikti, ka mēs no tā nopelnam, vai tad ja kaut kā tam līdzīgi, jā. Un attiecīgi, bieži vien es jūties, ka praktiski, šeit mums ir atklāts saruna par biznesu, bet, ka no sērijas arī uz klases saldojumus aizbrauc, teiksim, piemēram, es aizbrauc, tad ar ko tu nodarbojies, visi aprunājās, teiksim, jā. Es saku, es tur organizēju, tur maratonu, tam līdzīgi, jā. Un tad ir plusums, un tad prasa, jā, bet ar ko tu nodarbojies? Teicīgi, ir tāda kaut kāds tāds, varbūt nerakstītais kods, kas paredz, ka ir virkne profesija vai virkne, varbūt tās
pat nozara, vai tā skaitā pasākumu rīkotāji, vai kāds, kas rīko skriešanas pasākumu, ka tas pilnīgi noteikti ir kaut kāds superentuziastisks, ka tam jābūt kaut kādam superentuziastiskam, ar ko neviens nepelna, absolūti tāds kaut kāds nabadziņu notikums, ja, kur praktiski, bet nē, tam ir pelnīt, tas ir labi. Tev ir, kā mēs runājam, ja tev nav peļņas, tad ar to viss beidzās pēc pāris gadiem. Jā. Ar entuziasmu, kā es teicu, var uzturēt kaut ko ļoti īsu laiku. Tā kā ik pa laikam es pie šī sastopos, arī tagad ir brīnišķīga iniciatīva. Es negribu aiziet garajā. Tev ir Jā. Brīnišķīga iniciatīva arī ekonomikas ministrijai par to, kā atbalstīt lielos dižpasākumus, piemēram, ja, ar valsts līdzfinansējumu. Ņemot vērā, ka viņi tik daudz līdzekļus atnes valstī atpakaļ caur starptautiskiem turistiem, un kas šeit nonāk ekonomikā. Arī maratons pagājušajā gadā, piemēram, vairāk nekā 10 miljonus ekonomikai ienesis. Ne mēs paši personiski savās kapacitātēs, bet maratons ekonomikā. Tad ekonomikas ministrija, protams, ir uztaisījusi superīgu programmu, kur varēs iegūt līdzfinansējumu, bet arī tur ir punkts, piemēram, ka tad, ja šis pasākums gūst peļņu, tad jau automātiski mēs pieņemam, ka gūst peļņu, tas ir atkal kaut kas slikts, tad ir puse peļņas jāatmaksā. Ja? Bet skaidrs, ka kurš ir ieinteresēts gūt peļņu? Tas taču ir, kā jūs teicat, matemātikas uzdevumi, kurš grib atrisināt pareizi. Ja, tā kā kaut kur varbūt tas šad un tad izlien ārā kā tāds mantojums, no kura mums vajadzētu tikt vaļā. Kad mēs nekad neesam mantkārīgi, vai mēs neesam alkatīgi, bet tā ir pilnīgi kaut kā cita lieta. Bet pelnīt ir svarīgi, tāpēc, ka tas ir veids, kā mēs savus nākotnes vīzijas varēsim pacelt. Man ir būtiski būt labākajam. Jā, tas ir svarīgi. es joprojām uzskatu, ka ja kaut ko darīt, tad darīt vislabāk. Pasaule būtu šausmīgi garlaicīga, ja mēs darītu tikai to, kas ir pareizi. Tas droši vien bija domāts par dzeršanu. par vīnu, jā, jo tīpaši tagad ar mūsu pēdējo notikumu, kas ir viskija festivāls, man daudz prasa, bet tas nav jau tāda alkohola propaganda un tam līdzīgi. Nē, es joprojām uzskatu, jā, kad, kā jūs teicu, kad man patīk šeit ienest lietas, kas ir saistītas ar reģionu, kurā mēs dzīvojam. Tā ir Eiropa. Mēs esam eiropieši, darbie draugi. Tāpēc mums ir jāskrien, mums jāklausās laba mūzika, jālas foršas grāmatas, jādzer labs vīns un jārada brīnišķīgi skaisti bērni. Atsagot, jādzīvo. Jādzīvo, jā. Ja visu laiku strādā ar lielu aizrautību, kaut kad nonāc pie tā, ka jādibina savs uzņēmums. Nu, jā, tas droši vien ir par jebkuru, kurš ar tas laikam ir par to, ko mēs jau runājam iepriekš, ka es domāju, ka cilvēki, kas spēj degt ārkārtīgi par kaut kādu lietu, vienā brīdī droši vien nonāk pie tā, ka viņi ir spējīgi pacelt savas idejas un savas idejas arī forši realizēt. Jā. Ne visiem tas vienmēr ir gribās uzņemties to atbildību un čakaru, ja tā tautsvalodā runājot, bet es domāju, ka tā ir pirmā varbūt tāda uzņēmēja pazīme, ja tu redzi, ka viņš par kaut ko spēj nenormāli degt, visticamāk, viņš to var arī darīt ļoti labi priekš sevis. To nesakiet maniem darbiniekiem, manai komandai. Bet jā, tā ir tāda pirmā pazīme, ka, ja kādam tu var uzticēt kaut ko no A līdz Z, ka visticamāk, viņš ir jau uz pareizā ceļa, lai kļūtu par ļoti labu uzņēmēju. Jā, un tava pirmā pamat biznesa forma sabiedriskās attiecības, kas joprojām ir saglabājušās. Tas nav tavs fokus ikdienā, tu esi vairāk šajos pasākumos, bet joprojām sabiedriskās attiecības ir tava pamatnozare. Kāda ir šodienas izaicinājuma sabiedriskajās attiecībās? Jā, es teiktu, ka sabiedriskās attiecības viņas kaut kādu brīdi pārdzīvoja tādu status quo, jo tas viņu maizes bizness, kas bija mēdija attiecības, un, mēs paskatāmies 15 gadus atpakaļ, tad tas ir nošķobījies pilnībā, jo mēdija vide viss ir ārprātīgi izmainījies. Attiecīgi, es domāju, ka
ka sabiedriskās attiecības ir nonākušas tur, kur es vienmēr gribēju, lai viņas nonāk, ka viņas ir nonākušas ideju biznesā. Un ideja biznesā tas nozīmē, ka tu konkurē ar jebko citu, ar reklāmas aģentūrām, ar, mēdija aģentūrām un tā tālāk, tad tev ir jābūt spējīgam, neatkarīgi no mēdījiem, kuros tu savas idejas realizēs, aiznest klientam foršu ideju. Un pēc tam viņu norealizēt gan jau kādos mēdījos, sākot no reklāmām, beidzot ar notikumu radīšanu, taisot kaut kādus pasākumus vai tikpat labi sociālai visi mēdīji un viss tā tālāk. Tā kā tas ir tas viņu, manuprāt, lielākais izaicinājums, ka joprojām ir aģentūrām varbūt nav tik, vai dažreiz varbūt nav tik spējīgi radošie, kaut kad skatoties uz kampaņām, kas tagad tiek realizēts, ir to var redzēt, ka nozare forši tikus šim izaicinājumam līdzi un taisa, manuprāt, spēcīgas kampaņas ir ļoti labā formā, es tā gribētu teikt, jā. Atvainojiet, ser. Ser, es gribētu lūgt jūsu meitas roku. Baidos, mans draugs, ka tas nav iespējams. Viņas roka ir aizņemta ar tās sīti visgartākās tējas un ņemot vērā mūsu jaunās augļu tēju kolekcijas daudzveidību. Tik drīz tā arī neatbrīvosies. Augļu tēju kolekcija Ahmatī. Vienmēr jauna, ikreiz nevainojama. Jā, mediju vide ir ārkārtīgi mainījusies un ļoti lielu lomu šeit, protams, spēlē sociālie tīkli, kas ienāca kā tāds virpuls, jā, un sagrieza mums uzmanību un fokusus. Un kā šie sociālie tīkli iespaido jūsu darbu tieši sabiedriskajās attiecībās? Vai jādomā, ko kāds Twitterā izteikums uz to reaģējam, nereaģējam, reputācijas jautājumi, viss šis cancel culture, kā to visu tikt galā un kāds tavs pārdoms par to? Ir daudz vairāk jābūt spējīgiem ātri uzklausīt un sadzirdēt dažādas kustības, kas notiekās, vienalga, vai tas būtu sociālā tīkla vai vienalga, kur tas būtu. Tas, man liekas, ir daudz vairāk patreiz. Ja savulaik te bija viens monitoringa kanāls, apskatīja pāris 6 avīzes, vai kas tur bija panorāma vakarā un tam līdzīgi. Tas bija 2000. Gada sākums, kad mēs sākām, jā, bet tagad tas ir, protams, jebkuru. Un tev ir jābūt krietni atvērtāk un krietni lielākām ausīm, krietni, teiksim tā, acīgākam, lai uztaustītu kaut ko, kas var potenciāli rezultēties kaut kādā krīzē, kas var no mazas sniega pikas izaugt kaut kādā lielā lavīnā. Tā kā tas ir tas, kas ir, manuprāt, un arī jāspēj nošķirt kaut kā, graudu no pelavām, jo bieži vien, tiksim, kaut kādas, tāpat cancel kultūra, ko tu pieminēji, bieži vien arī kaut kāda cepšanās var notikt ārkārtīgi šauras grupas ietvaros, ja? Un tev liekas, ka par to zina visu Latviju un ir jādara nezinu kas, bet īstenībā ir vienkārši vērts nogaidīt. Arī tas bieži vien ir labākais risinājums. Labākais risinājums, jā. Jā. Par tavu vīna entuziasmu jau daudz, tu esi runājis intervijās. Es saku, tev ir man grāmata. Jā, man ir tava grāmata. Ļoti stilīga un estētiski baudāma jau vien. Un, protams, esmu daudz lasījusi tavas slējas klubā. Santa arī bija pa laikam kaut kas. Humors visam caurstrāva ļoti, ļoti forši. Man gribas jautāt par tavām dzīves kvalitātēm. Tātad vīns, skriešana. Ko tu vēl liec klāt? Jo es saprotu, ka no dzīves tu gribi paņemt maksimumu. Izspiest no tās dzīves vēl. Ceļošana, mūzika. Jā. Mūzika tagad mēs esam pievērsušies ar ideju radīt jaunu galvaspilsētas mūzikas festivālu ar ievirzi džezā, bet es pat skaļi droši vien vārdu džezs nevaru teikt, tāpēc, ka džezam ir tik maza nabaga auditorija, kad es jau projekts automātiski tik nolemts neveiksmē, bet džezs ir bijis viena no manām tādām, ko es vienmēr esmu klausījies, jo pateicoties arī savam pirmajām mūzikas pasniedzējiem, saksofonu pasniedzējiem, Agrim Liepiņiem, jā, tā kā daudz kur viņš man ir nācis cauri, un es domāju, kāpēc lai mēs nepamēģinātu un neiet arī šajā lauciņā.
jā, nu, piedod, un tu sāki... Jā, es prasīju par to, kā tu vēl no tās dzīves tver to sulu, kādos vēl laukumos, vai ir kaut kas jauns atverās, kāda jauna čakra, vai nu, ir vīns, protams, ir disciplīnas un skriešana, un sava... Cik jau ir noskrieta maratona kopumā? Es neesmu baigi daudz noskriets. Man ir 9, precīzi 9 noskrieti. Nākamā nedēļa Berlīnē ir maratons, kur es braucu strādāt, ja, kur man teorētiski ir arī numurs, un es esmu reģistrēts kā dalībnieks, bet es visticamāk tagad neesmu formāli noskriet savu 10. Tas tāds skaļš apgalvojums, viņš grib no savas dzīves izsūkt visu, jā, vai paņemt maksimālo no dzīves. Jā, es pat nezinu, ko nozīmē paņemt maksimālo, vai kā tas īstenībā ir. Jā. Varbūt, ka man paņemt maksimālo, tas ir, teiksim, tā, noballēties 2 nedēļās tā, ka tu esi viss, tev viss ir beidzies. Balīt beigsies, jā, varbūt tās. Tas būtu droši vien tāds, mēs varētu atsevišķi pat diskutēt par to, ko nozīmē dzīvot ar pilnu krūti, jā. Bet kopumā es teiktu, ka var viegli ieslīgt tajā sindromā, kad tas ir tas FOMO, kad bailes palaist kaut ko visu labu garām, bet neatteikties no tām iespējām, un īpaši iespējām, kas tev ir paši aizraujuši kaut kā, nu, mēģināt ļauties tai upei, ko tu pats radīs, nu tā kaut kā, nezinu. Tas varbūt tas varbūt nepilnīgi atbild, bet es vēl iespējams nezinu atbildes to jautājumu. Jā. Paturpinot tavu teikto, esi minējis arī, ka tev ir liels gandarījums, kad bija iespēja būt pirmajam, konkrēti ar maratonu, un tā kaifīgā sajūta apzināties, ka tu nonāc kā tādā neuzartā kartupeļu laukā, nu, ka tu esi atklājis kaut ko. Kas ir priekšā? Tev noteikti vēl gribās atklāt šos kartupeļu laukus. Es tev noteikti piekritīšu, jā, jo īstenībā un priekšā ir jābūt vēl visam, jo ja mēs reiķinamies, ka tagad tā īstā dzīve sākās pēc 50 man būs pēc 2 gadiem, attiecīgi, es domāju, ka tagad ir tikai īstais brīdis, ka tu esi tā kā vispār apburzījis, sapratis, kas notiekās ar to, apburzījies ar to kas te notiekās. Tev ir jau pieredze, tu kaut ko zini, tu jau ļoti vēl vairāk zini savas stiprās puses un vēl vairāk zini, kur pilnīgi noteikti nevajag līst. Tā kā es domāju, ka tas ir tā kā visideālākais laukums, tīrs laukums, lai radītu vēl kaut ko lielu. Un tā kā, kas tas būs? Varbūt tā ir tāpat mūzika, vēl kaut kas vairāk. Es domāju, ka mums vēl noteikti, pilnīgi noteikti jau uz Latviju jāatvēl kāds pasaules čempionāts, vēl kaut kas. Tā kā jādarbojās, jā, es esmu apņēmies strādāt ilgi un daudz, un nekādu baigot dzīves darba balansu netaisos ieviest, tā kā negribās teikt to frāzi banālo gāzi grīdā, bet es domāju, ka ir vispār nav nekāda pamata atslābuma, ir jāiet uz priekšu. Ir tīpaši tāpēc, ka mēs varbūt nepieskārāmies tā tēmai, bet katra jauna ideja, viņa vienmēr dzemdējās ļoti, ļoti ilgi, un kaut kā varbūt tas pat tā negribīgi citreiz. Ja? Tu zini, ka jā, vajadzētu tam pieķerties, bet tev vienmēr ir un atrodās virkne esošo lietu, kas saka, nu tas vēl var pagaidīt, jā. Bet mēģiniet nepārvilkt. Jā, nu, es to varētu ieteikt visiem pārējiem arī, ja, ka nepārmērīt, zin, kā latviešiem tas teiciens 7 reizes mēri, 1 reizi nogriez. Nevajag ne 7 reizes mērīt neko, vienkārši 1 reizi nomēri un griez. Un es vajag griezt. Tā kā mēģināt nepārturēt tās idejas. Ja ir kaut kāda forša sajūta un vilkme, tad jādara. Pēdējais jautājums. Latvija ir visa iespēja zeme? Kā tu vērtē? Jā, es domāju, ka pilnīgi noteikti. Savādāk tad mums vispār būtu, ja mēs nevērtētu Latviju kā savu iespēju zemi, tad mums jābrauc prom, jākravā mantas un tam līdzīgi. Jā. Vienmēr Amerika ir uzskatīt par lielo iespēju zemi, bet es domāju, ka tagad Latvija ir daudz lielāka iespēja zemi. Jā. Mēs apzināmies, ka te ir daudz mazāk tirgus un tā tālāk, bet sākt šeit un darboties, jā, tas ir... To noteikti vajag darīt, jā.
Cits jautājums ir, es to runāju apzinātā vecumā, jau kāds, kurš jau ir šeit kaut ko izdarījis un kurš ir iesakņojies un ļoti labi redz to konjunktūru un kā tas viss strādā. Cits jautājums ir, un tas būtu mums visiem jāpanāk, ka tie jaunie, kam tagad ir 20, 21 un 18 un 19, kas domā, kur studēt, ko darīt un kā darīt, lai viņiem arī liekas, ka Latvija ir visi iespēja zemē. Tāpēc, ja kāds šaubās, lai nāk pie maniem parunāties, es esmu gatavs kādam talantīgam jaunietim iedot kādu iespēju. Paldies tev liels par šo sarunu, ļoti jaudīgi. Paldies tev. Kā tāds nospiedz maratons, vismaz 21 kilometrus, tāda sajūta. Un es tev gribēju no sevis pateikt paldies ar šo grāmatu Einsteins, viņa dzīve un visums. Man šķiet, ka tev ir šis brīnišķīgais prāts un tev radīsies gan jau kāds jauns idejas. Lieliski, super, paldies tev. Un mūsu atbalstītāji, Ahmad Tei, taviem harmoniskajiem rītiem. Paldies, Lās, super. Paldies, skatītāji, ka bijāt kopā ar mums. Mēs bijām šeit, Business Garden Rīga, viesmīlīgajās telpās. Un tiekamies jau atkal pavisam drīz. Visu labu! Atā!